Sveiki, mīlulīši, ātri atnācu pateikt, ja nu kāds vēl nezina. Mums tikko noslēdzās šitā dekorācija. Iknedēļas sestdienas prakses online klubā Atjaunotnes un miera dārzs, Joga Nidra mums ir sestdienās. Ja neesat ievērojuši, kaut gan man liekas visu laiku visapkārt ir, tiek stāstīts pār to, ka ir šis te online klubs, un tieši šodien mums sākas pavasaris. Pavasara mēnešā, nākamās 30 dienas, visu laiku ir bijis tā, ka var pievienoties jebkurā tagadnes brīdī un izbaudīt tās 30 dienas, kas tur ir. Tur ir ļoti plaša dažāda programma par Jogu Nidru. Es nestāstīšu, par to ir mājaslapā raksts, var iegūglēt, bet tā ir unikāla sistēma. Viena no kluba kontekstā, viena no superīgajiem instrumentiem tieši šim laikam. Šodien sākas tās nākamās 30 dienas, kas ir, ja jums ir bijušas svārstīšanās vai gribēšana vai nespēja izlemt, vai arī jūs šobrīd uzzinat un, jā, man to vajag, ir pēdējais brīdis, tev ir formātu mainīšu, es vēl nezinu kā. Ja kaut ko reklamē, ja kaut ko iesaka, tad atsauksmes vajadzīgs, jā, bet lūdzu, tikai šoreiz tās būs manas atsauksmes. Atsauksme ir tāda, ka visi dalībnieki, viņiem vienmēr pēc mēneša noslēgumā vaicāja, turpināsiet, kurš turpina, kurš citā formātā, tikai Nidras sestdienās. Visi turpina. Pa visu šo laiku ir viens cilvēks, kurš nav turpinājis kaut kāda darba vai ārzemju ceļojumu dēļ. Šobrīd tas ir kā vienkārši ar ķeksīti balsojumā, šī vēlme turpināt piedalīties vai izbeigt. Pirms tam viņi man stāstīja. Un viņi teica, Baiba, tas ir tieši tas, šitie trakie laiki, cik labi ir tāda vieta, ka var aiziet un atslēgties un pārslēgties un būt citā frekvencē. Tas ir tāds gan lielais nodoms, gan tur ir visi instrumenti. Oktobra beigās, precīzāk, pirms tam veselu mēnesi es dzīvoju Grieķijā un es sev apzināti neļāvu neko jaunu darīt. Es zināju, man ir jāgaida, kas jauns atnāks. Un pēkšņi vienā dienā man viss salikās, es sapratu, ka tas būs šāds te online klubs, kur būs daudzveidīga programma. Un man ir liels prieks, kā mani eksperimenti ar šo te ir attaisnojušies, cilvēkiem ir fantastiski rezultāti, dalībniekiem, plus, kā jau es teicu, visi vēlas turpināt un turpina, un mums tur ir katreiz kas jauns. Jā, ir informācija mentālam, prātam, zināšanas, bet tā galvenokārt ir frekvences vieta. Kur mēs strādājam, mēs a priori, tiem dalībniekiem man nav jāuzsver tas, ka tā galvenais, kas un visvērtīgākais, kas ir mūsu pašu bioloģiskā sistēma, mūsu uzmanība, mūsu plazmas enerģija, mūsu psihiskā enerģija, kura tai skaitā dzīvo un kuru var sajust ar savu fizisko ķermeni arī, tamdēļ mēs ar to strādājam. Viss ir kopā. Man tiešām liels prieks, tā kā, ja jūs vēlties, jūs varat pievienoties. Es tur arī ieviesu vienu jaunu, tādu lietu, ka var, kā tagad ir modē, visu ātrāk vajag, jā, ar klikšķi var, Stripe, un tad ar karti, kurš negrib iet tur Svetbankā studijas kontā rakstīts par apmaksām runājot, mēs joprojām dodam attaisnojošos izdevumus, jā, privātajiem uzņēmējiem, vienalga pašnodarbinātiem. Katrā ziņā daudz ir iespēja šādiem te dokumentiem vienmēr. Joga Nidra, tā, kas bija šodien, tā ir vienkārši ģeniāls instruments nervu sistēmas un visas bioķīmiskās sistēmas regulācijai, jo es jogu izprotu un es esmu trenēta tajā kā akadēmiskā zinātnē. Tāpat laikā tur ir ļoti daudz mūsu klubā dažādas arī citas arī mākslinieciskas izpausmes. Facebookā var izlasīt studijas Yoga Life Artā, ir tādā veidā, kā mēs par augiem tur runājam. Tur ir datelstāsts, tur ir saistībā caur manu prizmu to, ko es zinu. Vidusjūras tādi, kas aug Grieķijā, bet ko pazīst Latvijas cilvēku un caur arī Grieķijas prizmu. Vai jūs zinājāt, ka datelas, piemēram, tas ir fēniks arī, grieķiski ir fēniks un
daktilo, tūkstošiem pirkstiņu. Tāds, tur ir interesanti, mēs spēlējamies mākslinieciskā veidā, bet arī, lai padziļinātu savu saikni ar mūsu sabiedrotajiem šajos vājprāta laikos uz planētas Zeme, ar augiem, ar dzīvo dabu, ar citām dzīvības izpausmju karaļvalstīm, valstībām. Un, jā, tā kā, kuram ir vēlme, gaidiet, nekas nav nokavēts, katrs dara savā tempo ritmā, kā mēs aktīvi meistarībā sakam, temps ir viens, ritms ir kaut kas cits, katrs dara savā tempo ritmā, ja nedara tiešraižu laiki un tā, viss tas paliek ierakstos un tā, nezinu, kas vēl jāstāst, tik daudz informācija ir apkārt, hashtags atjaunotnes un miera dārs, zem svītra tur pa vidu un ir ļoti daudz dažādi demo materiāli un visu kaut ko var atrast, un ja galīgi kaut ko nevar atrast, varat uzrakstīt DM. Un pat, ja jūs tur neesat, atcerieties, ka visdārgākais un tas, kas šobrīd notiek cīņa par, ne jau par tur naftām vai to, cīņa notiek par psihisko enerģiju un par nemirstīgo daļu mūsos dzīvajās būtnēs, par dvēseli, par enerģiju, par plazmas enerģiju. Un to var dažādos interesantos veidos regulēt, kārtot, lolot. Es piedāvāju savējo, kuram uzrunā nāciet, čau. Bet lai visiem viss sakarīgi.